Piedosim kājām un galvas arī. Te mums ir nikni sēž. Mēs jūs gribētu saukt par šī gada Eiropas naudas izteiksmē vismaz vērienīgāko valsts projektu. Jūs tā jūtaties? Jā, mēs tā jūtamies, jo šie ir arī vērienīgākie darbi Rīgas domā pēdējos 100 gados. Tik plaša apjoma restaurācija domā nav notikusi, tā kā šo darbu vērienīgums priekš doma arī ir unikāls. Ņemot vērā, ka tā ir lielākā vismaz no kvadratūras dievnams patiesībā te Ziemeļa Eiropā, tas jādomā arī ļoti dārgi maksā, vai ne? Kopējais projekta finansējums ir 4 miljoni lati, bet jāatzīst, ka šis finansējums ir arī tikai maza daļa no tā, kas ir nepieciešams visa doma restaurācijai. Pirmkārt būs saglabātas tikai kritiskākās vietas un novērsti apdraudējumi, kas var izraisīt nākotnē neatgriežams bojājums. Bet tāda darba, kas būtu saistām ar interjeru restaurāciju, kas dotu šos posmi un krāšņumu, tieši šajā projektā nav. Kas tad ir tehniski tās lietas, ko jūs sakat, ja neizdarīs tagad, tad nākotnē vairs nebūs ko glābt? Tātad pirmkārt tā ir vidusjoma jumtu koku konstrukcija restaurācija. Un tas ir būtiskākais, kas ir tai baznīcai? Tas ir būtiskākais, kas ir šai baznīcai, proti tiek restaurēti visi nopūšie koka elementi, tiek savas kārtībā, lai jums būtu nespējīgs, ūdens necaurlaidīgs un lai mēs varētu saglabāt visus šīs kultūrvēsturiskās vērtības, kas atrodas zem šī jumta. Tas jums gan spīdēs jauns, ja? Kaparas, es jau skatos, pa pusē jau kaut kas uzlikt. Jums spīdēs gan, jā. Tātad, 2 gadus visticamāk laistīsies, atspīdēs Rīgas panorāmā, bet, tas būs īsu laiku, pēc tam viņš patinēsies un iegūs šo te tumšāku vēsturisko veidolu. Tikpat nozīmīgs kā šie vidusjomi jumtu koku konstrukcijas restaurācijas darbi ir arī Sāņomos, gan Doma laukuma pusē, gan Daugavas pusē būs arī šī zāle, kapitula zāle, un baptistērija un sakristēja, kur jāsaka tā, ka kapitula zāle pēc šiem restaurācijas darbiem tiks atvērta publiskai apskatei. Es domāju, ka liela daļa rīznieku un Latvijas iedzīvotāji pat nezina, ka šeit ir bijusi šāda krāšņa telpa, jo viņa nekad nav bijusi publiski pieejama, jo saglabātības stāvoklis šeit bija diezgan apdraudēts. Bet viņi bija ne tikai, būs skaista, bet bija arī ļoti svarīgi, es saprotu, Latvijas vēsturē. Jā, protams, mums ir jāatcerās, ka šī te zāle ir viduslaikos Livonijas valstī tātad bijusi, kā lemšanas vieta. Būtībā parlaments. Mēs varētu teikt, jā, parlaments. Tad, kaut kādā mērā Rīga iegūs vismaz priekš rīdzniekiem pašiem jaunu pārsteidzošu tādu, vēsturisku uzslāņojumu. Tieši tā. Kad Rīga būs gatava, jūs laikam neuzdrošināties atbildēt, bet domas, kad būs posmē, tādā, kādu šobrīd jūs esat nolīguši ar Eiropu? Tas, kas ir paredzēts šīm projektam, projekta termiņš ir 2012. gada 14. novembris. Tad tas būs kaut kas īpašs, 14. novembris, un tad 18. novembrī jādomā par godu Latvijas neatkarībai, tas ir kaut kādā mērā. Jo, tas ir ļoti skaisti sanāk kopā.